4. sērijas BMW problēmas ar AdBlue DPF-u. Paskatāmies, kas viņam ir. Tas ir sprausla AdBlue. Tad NOx sensoris. PM sensori, NOx sensoris. AdBlue. Katalizators kerāmiskais. Lambda zondes. Tas zondes NOx ir, jā. Šit ir DPF. Šobrīd viņš ņemās ārā, demontējas programmu, jau ir sakartota. 2018. gads, un problēmas jau diezgan palielas tajā mašinai. F36 bembis. Klients nolēma viņu vienalga ņemt ārā, gan visu to ekoloģiju. Ko teiksiet ar apskati nākamā gada vai aiznākamā, to jau redzēsim, kad dzīvē rādīs. Variants vai pirkt šito pa oriģinālu pa 4-5 tūkstošiem eiro, vai likt analogu, kas maksā 600 eiro, un tur diez vai viņš strādās normāli, vai šobrīd pagaidām izņem, brauc bez problēmām, un nākamā gada vai aiznākamā gada būs nepieciešams, tad jau cilvēks domās. Sakras var teikt tos 4-5 tūkstošus eiro visticamāk remontēs. Tā kā tā. Un kas mums vēl? Renault Masteris. Šitam arī pilnībā viss tas pats. Lasās fails. Un tulītas būs AdBlue, DPF, ASGRS. Būs viss sakārtots. Tātad gribēju piebilst, kāpēc mēs to DPF-u ņemam ārā, jo viņš jau bija mazgāts neviena reize, un jāgas no viņa nekādas nav ar to mazgāšanu, jo, ja, piemēram, iekšā viņš ir saplaisājies vai pilnībā aizserējies ar tom ķīmijām, ar spiedeniem, kad mazgā, tad arī ir problēmas. Ir salausti štekerīši, jūs nevarat redzēt, štekerīši, konektori nolausti. Pēc tam skrūves, kur ir redzēt, arī ir apgrieztas jau, tā kā tur viss jau patiešām bija ņemts ārā. Un tolka maz, tā kā klients nolēma viņu ņem ārā, un tad kā būs, tā jau būs. Zinu, ne katram mētājās tur 3, 4, 5 vai 6 pakas par jaunu šito visu munduļu. Ok, ņemot ārā vēl AdBlue kaut cik strādā, šitais var maksāt 600 eiro vien. NOx sensori, lambda zondes, tur kosmosu maksā tai mašinai visu. Nu, tā kā tā. Nu, tas mazgāšana notiek to, tā kā mēs un domājam, konstatējam to, kad viņam ir plaisas, redzēt. Šeit nekas ar amuru viņu nesita. Nebija nomēs arī uz grīdas, bet plaisas ir redzams šeit, šeit. Viņš viss ir saplaisājis. Tā kā mazgāt, jāga vispār nav nekāda. Kad tu izmazgās saplaisājuši DPF, un 2 varianti, jaunu likt vai ņemt ārā vismaz, un pēc tam skatīties. Lūdzu jums atbildēt, kur ir problēma.